Vai zinājāt, ka dabiskā kolagēna veidošanās organismā sāk samazināties pēc 25 gadu vecuma? Es esmu Evita Lārmane, mēnesis aptiekas farmaceite, un šodien atbildēšu jums uz 4 būtiskiem jautājumiem par kolagēnu. Kolagēns ir viena no būtiskākajām olbaltumvielām organismā, kas sastāda līdz pat 30% no kopējā organisma proteīna. Tas atrodas mums locītavās, ādās, skrimšļos, kaulos, tātad arī zobos un citur. Skrimšļaudos kolagēns sastāda līdz pat 60%, tātad tas ir ļoti būtiski kustību nodrošināšanai un locītavu veselībai. Uzturbagānātis visbiežāk ir pieejami 1., 2. un 3. tipa kolagēni. 1. tipa kolagēns ir dominējošais. Tas organismā atrodas visvairāk zobos, kaulos, asinsvados, muskuļos. Šeit jāpiemina ir arī 3. tipa kolagēns. Ja 1. tipa kolagēns veicina struktūru, izturību, stingrību, tad 3. tipa kolagēns palīdz atbalstīt 1. tipa kolagēnu un tas palīdz viņam kļūt plastiskākam, elastīgākam. Ļoti svarīgi pieminēt arī 2. tipa kolagēnu, jo tas mums atrodas skrimšļaudos. Tas veicina locītavu veselību un palīdz uzlabot kustības. Īpaši efektīvs tas ir natīvā formā. Izvēloties kolagēna produktu, ļoti svarīgi ir saprast, kādam mērķim jūs viņu lietosiet. Ja tas ir paredzēts matu, nagu un ādas veselībai, iesaku izvēlēties produktu, kas satur 1. un 3. tipa kolagēns. Ļoti labi, ja klāt ir biotīns un hialuronskābe. Ja vēlaties lietot kolagēnu locītavu veselībai, iesaku izvēlēties natīvās formas 2. tipa kolagēnu. Ļoti labi, ja klāt ir bosfēlijas ekstrakts, kurkuma. Tas ļoti labi palīdz arī uzlabot locītavu veselību. Būtiski ir pievērst uzmanību, vai produktam ir pievienots klāt C vitamīns, jo tas veicina jūsu dabīgā kolagēna sintēzi. Kolagēna sintēze sāk samazināties cilvēkiem pēc 25 gadu vecuma apmēram pa 1% gadā. Tas ir normāli, bet dažādu faktoru ietekmē ultravioletais starojums, miega traucējumi, stress un citi faktori var pātrināt šo procesu. Ap 40–50 gadiem cilvēkiem jau šīs izmaiņas sāk parādīties, kā grumbas, zūd ādas elasticitāte, tvirtums, sūdzības par stīvām locītavām. Cilvēkiem pēc 55 gadu vecuma arī ir ieteicams uzņemt kolagēnu, jo tas palīdz samazināt locītavu stīvumu un palīdz uzlabot locītavu veselību. Turklāt kolagēns ir ļoti būtisks arī fiziski aktīviem cilvēkiem, jo tas palīdz atjaunoties locītavām un skrimšļiem pēc slodzes.